2 dienas, piekdienu un sestdienu, ik viens liepājnieks un pilsētas viesis gaidīts Olimpiskajā centrā, kur pirmo reizi notiek izstāde Ražots Liepājā. Izstāde dod ieskatu tajā, ko var un ko dara Liepājas uzņēmumi, sākot ar pārtiks ražotājiem un beidzot ar Liepājas metalurgu. Līdztekus izstādē izdevniecība dienas biznesa sadarbībā ar Liepājas domu un citiem partneriem Olimpiskā centra Rožzālē piekdien bija sarīkojusi konferences Ceļš uz eksporta tirgiem. Es sveicu visus izstādē Ražots Liepājā. Izstāde ir iesākusies. Šobrīd vairāk kā 70 Liepājas uzņēmumi šeit ir izstādīti, gan lielie ražotāji, gan vidējie, gan mazie. Man tepat blakus stāv uzņēmums UPB, kā viens no lieliem ražotājiem, tur tālāk metalurgs. Un te aiz muguras mums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kura lielā mērā arī vairākus Liepājas projektus finansē ar Eiropas fondu atbalsta. Un svarīgi, lai liepājnieki paši redz, ko Liepāja spēj saražot, lai Liepājas jaunieši redz to potenciālu, kāds ir Liepājas rūpniecībai, lai tālāk jau, izvēloties savu karjeru, varētu izvēlēties kādu no šiem novirzieniem, kas ir Liepājas rūpniecībā, metāla apstrāde, tekstilu nozare un ne tikai. Tā kā šī izstāde ir tā arī domāta pamatā liepājniekiem, tālāk Latvijas iedzīvotājiem, lai redzētu Liepājas rūpniecības potenciālu. Mūs uzrunāja Liepājas pašvaldība, pilsētas mērs Uldis Sesks, lai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ar savu stendu detalizēti klātienē stāstītu par eksporta iespējām, arī par struktūra fondiem, par to valsts atbalstu, kāds Latvijā ir, un lai Liepājas eksports būtu ne tikai reklamēšanās ārvalstīs, bet lai arī paši uzņēmēji uzzinātu padziļinātas lietas. Šis nav vienīgais pasākums šodien Liepājā. Mēs tāpat organizējam inovāciju dienas arī studentiem Liepājas universitātē. Manuprāt, tā atmosfēra, kas šeit ir ražots Liepājā, kur daudzi liepājnieki, nerunājot nemaz par rīdziniekiem, pat nenojauš, ko tikai Liepājā neražo. Zina Liepājas metalurgu, zina Laumu, atsevišķi citas uzņēmumus, bet ja mēs skatāmies to lielo klāstu ar produkciju, ko var saražot industriālā centrā pilsētā Liepāja, tad pārņem lepnums. Izstādē atrodamies mēru, dzirdējām attīstības aģentūru. Gribam no savas puses teikt, tā mūsuprāt ideja ļoti apsveicama. Liepājniekiem ir jāzina, ko mēs varam un ko mēs gribam un ko mēs darām. Bieži vien var dzirdēt, jā, Liepājā nav ko darīt. Kā nav ko darīt? Skatāmies apkārt, cik daudz veiksmīgu uzņēmumu, kas strādā eksportā, un visiem ir vajadzīgi darbinieki. Laikus meklējiet tik mūsu rokā. Mēs, protams, arī mēģināsim jūs uzrunāt. Lai Liepājā iedzīvotāju skaits pret Latviju kopumā, kas samazinās, Liepājā vajadzētu augt. Tad mērķis sasniegt. Atzinīgi par izstādi izsakās arī zivju konservu ražotājs Igors Krupņiks. Viņa prāt šādas izstādes vajadzīgas kaut vai tāpēc, lai liepājnieki redzētu, ka Liepājā ir tik daudz ražotāju. Tostarp arī uzņēmums Kolumbija, kas savu produkciju eksportē uz 30 valstīm. Такие, конечно, обязательно выставки нужны. Во-первых, они популяризируют те все-таки предприятия, которые находятся в городе Лиепая, потому что, как ни странно, многие люди немножко дезинформированы тем потоком негативной информации, которая вообще идет. Что все умерло, нигде ничего не работает, и все, значит, осталось только либо уехать за границу, либо лечь и помереть. То есть два пути. Поэтому мы хотим показать, что мы все-таки есть здесь в Лиепае. Во-первых, мы все время стараемся и школьников к себе на завод пустить, и какие-то экскурсии, потому что нам нужны и рабочие, нам нужны люди, то есть и объяснить. Вот вчера у нас была, с других районов приезжают, что не только можно клубнику в Англии собирать, но в принципе что-то производить здесь, в Латвии. Uzņēmums Plasts SB ir dibināts, var teikt, 10 gadus atpakaļ. Mēs nesen nosvinējām jubileju. Arī ar mērķi viņš tika dibināts ražot izstrādājumus no stikla šķiedras, kas faktiski pārsvarā jau pēc gadiem diviem pārvērtās par laivu, motoru laivu, atpūtas laivu, kanēju laivu ražošanu. Tā kā īstenībā mēs esam stipri atkarīgi no tā eksporta un
Protams, ir patīkami arī, kad Liepājas iedzīvotāji pie mums tieši ražotnē ierodās un šo to arī iegādājās, tā nav. Man sauc Egils Janskungs, esmu komandas UPB Energy komandas pārstāvs. Labdien, man sauc Mārtiņš Maras, es esmu UPB Energy komandas braucējs, brauc Formula 4 laivu klasē un šogad vinnēju pasaules čempionātu. Šis sportveids ir, kā jau visi tehniskie sportveidi, ir ļoti dārgs. UPB ir galvenais atbalstītājs, bez UPB mēs nebūtu šāds rezultāts sasnieguši. Tā kā paldies viņam.